šis būs viss, kas tev vajadzīgs, lai uzadītu matu gumiju. Tātad pamatiņš, protams, ir mohēras dzija. Adīsim 2 pavadienos. Tad vēl mums vajadzēs jebkādu citu dziju. Es izmantošu kokvilnas pavadienu, ar ko mēs uzmetīsim atvērtos valdziņus. Vajadzēs arī mērlentu, jo mēs mērīsim attiecīgo garumu. Vajadzēs tamboradatu, man ir 2,0, ar ko mēs uzmetīsim valdziņus. Vajadzēs pašas pamatadatas, kas ir 3,5 izmēriņš, un pamats stieplīte būs īsā, 37 līdz 40 centimetri. Un vēl vienas tā kā mazākas adatiņas šeit būs 2,5 vai 2,75, tam nav tik liela nozīme, un ar garāku stieplīti, kas ir 80 centimetri. Šķērītes, adatiņu un pašu matu gumiju. Un sāksim ar pašu sākumiņu. Mēs uzadīsim paraudziņu, lai vienkārši aprēķinātu, cik valdziņu ir 1 centimetrā. Un to dara pavisam vienkārši. Ar visparastāko adīšanas metodi uzmet valdziņus 3. Tātad es uzmetu 10 valdziņus un izadīšu labiskajā gludajā adījumā dažas rindas. Skatīsimies, cik rindas. Tas ir vienkārši labiskais gludais adījums ir tas, kad kreisā pusītē visus valdziņus izada kreiliski. Un labajā pusītē visus valdziņus izada labiski. Tad man ir 10 valdziņi, un es izadīju 10 rindas, un valdziņus vienkārši noraucam. Šeit visam nelielu to paraudziņu vajag vienkārši, jo katram šis te adīšanas blīvums ir dažāds. Mans mazais paraudziņš ir gatavs, un tagad es izmērīšu, cik valdziņu ir 1 centimetrā. Tātad skatāmies, vienkārši pieliekam mērlentu, un es izskaitu, ka man 1 centimetrā ir 2 valdziņi. Matu gumija būs jāizmēra šādā te izstieptā veidā. Vienkārši noliec centimetru mēru. Lai viņš stāv taisni, pieliek gumiju un tā kā viņu pastiep, ja? Un es skatos, ka man ir tā kā izstiepta gumija 16 centimetri. Tātad izstiepta gumija tā kā viena pusīte ir 16 centimetri, un tātad man vajadzēs kopējo apkārtmēru 16 reiz 2, 32 centimetri. Un 32 centimetrus mēs reizinam ar 2 valdziņiem, jo 2 valdziņi ir 1 centimetrā, un tad sanāks 64 valdziņi mums vajadzēs, un vēl es uzmetu plus 10 valdziņus tā kā šim viļņojumam. Ja? Tātad man būs 74 valdziņi, un vēl vienu valdziņu man vajadzēs uzmest papildus adījuma savienošanai aplī, jo mēs adīsim papli. Tātad mums vajadzēs uzmest 75 valdziņus. Un šoreiz valdziņus es uzmetīšu ar atvērto uzmešanas metodi, un es izmantošu tamboradatiņu un šo te papildus diegu, kuru pēc tam noārdīs nost. Vislabāk, ka tas ir kokvilnas diegs vai kaut kāds tāds diegs, pie kura šī mohēras dzija īpaši neķerās, lai viņu ir vieglāk tā kā atārdīt. Ja? Sāk ar to, kad es uzmetu dažas gaisa cilpiņas, piemēram 3. Lūk, šādi. Un tad mēs ņemam adatiņu, ar kuru adīsim savu matu banti.
Pieliekam diedziņu lūk šādi te aizmugurē, ja? Un šis diegs ir uz rādītāja pirkstu. Ar šiem pirkstiņiem saturam adatiņu. Tambora adatiņa ir šajā te cilpiņā. Aizķeram tambora adatiņu aiz šī pavadiena un izvelkam cauri. Un šo pavadienu pārliekam tagad adatiņā atkal uz aizmuguri. Tad ir viens valdziņš uzmests. Un tieši šādi pat uzmetam visus pārējos valdziņus. Tad 75 valdziņi man ir uz adatiņas. Un tagad es vēl iztamborēju 5 gaisa pīnītes. Nu, vai 6, nu, tā kā. Bet katrā gadījumā vairāk nekā bija šajā sākumiņā, ja? Šo te diedziņu mēs nogriežam un izveram cauri. Šeit man šo pīnīti vajag garāku, lai pēc tam, tad, kad es viņu attādīšu, lai es atceros, no kuras pusītes attārdu, jo šī sākuma pīnīti no šī gala viņu attārdīt nevarēs. Tātad tambora adatiņu mums vairāk nevajadzēs. Tagad mums šobrīd izskatās, kad šie ten valdziņi uzmestie nepietiks, ja? uz adatiņas. Bet redzēsiet, kad pilnīgi pietiks tad, kad mēs tagad adīsim šo te mohēras pavadienu iekšā. Nu tātad ņemam savu mohēras pavadienu un ādam pirmo rindu. Un sākam no šīs pusītes. Te atstājam arī galiņu, ko mums pēc tam vajadzēs sasiet. Un vienkārši visus valdziņus izade labiski. Tā tad ir visi 75 valdziņi izadīti. Pavelkam nedaudz šo te nadījumu uz šo pusīti. Lūk, šādi. Un tagad savienosim valdziņus aplī. Šo pirmo valdziņu, kas bija uz adatiņas, kas ir uz kreisās, pārliekam uz labo adatiņu. Lūk, šādi. Un šo pēdējo valdziņu pārvelkam pāri šim tikko uzliktējam. Lūk. Un šo diegu galiņu pievelkam. Un tagad šeit mēs ieliksim marķierīti. Ieliekam marķierīti un turpinam adīt visus valdziņus labiski pa apli. Un šādā veidā pa apli vienkārši adot labiski, mēs izadīsim līdz šis adījums ir sasniedzis aptuveni 12 centimetrus. Šo adījumu tu vari adīt jebkurā veidā, ar jebkurām adatām, kādām tev ir ērtāk. Vai ar šīm tan īsajām adatiņām, vai, teiksim, ar īso stieplīti, vai arī ar garo stieplīti Magic Loop tehnikā. Var arī adīt ar tādām adatām, kurām ir tā kā maziņa stieplīte pa vidu, kur saucās 3 adatas, ja, kurām ada, tie, kas zina, kas ir 3 adatas. Un droši vien var arī adīt ar zeķu adatām pašu tā kā tādu cilindra formiņu mēs vienkārši adam, ja. Kā principā, kā tev ir ērtāk, tā arī adi pa apli. Jā, šos 75 valdziņus aprēķinātos un izadīsim 12 centimetrus aptuveni. Un tad skatīsimies, vai pietiks šis ten garums. Principā ir aptuveni 12 līdz 14 centimetri šīs te gumīņas garums.
Nu, tā es esmu nodījusi šeit 12 centimetru augstumā šo ten izstrādājumu. Tātad, ko man tagad vajadzēs darīt? Es uzlieku šai adatiņai stopperīšus. Un šeit diega galiņu es apmēru aptuveni 3 reizes šajā ten apkārtmēra garumā, ja? Tātad, ja mums 3 reizes garāku nekā ir apkārtmērs. Un nogriežu. Tad ar šo te pavadiena galu mēs sašūsim valdziņus, valdziņā tehnikā. Tātad, ko mums tagad vajadzēs izdarīt? Mums vajag uzņemt uz šīs ten mazākās adatiņas šos valdziņus, kas ir pašā sākumā. Arī vienā galā es uzlieku stopperīti. Un kā uzcelt valdziņus? Pagriezīsim lūk šeit no sākumiņa, ja? Un skatāmies, kurš mums ir pirmais valdziņš. Lūk šeit izvelkam, lūk šeit mums ir pirmais valdziņš. Izvelkam uz augšu, un šeit mums ir pirmais valdziņš. Jo mēs viņu tā kā savienojam adīšanā papli, ja? Un mēs ņemam šo valdziņu, un šos visus valdziņus pārliekam uz adatiņas. Ņemam šī te valdziņa, šo te priekšējo sieniņu uz adatiņas. Te skatāmies uzmanīgi, lai mēs nevienu valdziņu nepazaudējam. Savādāk viņš noirs. Un šeit paliek šī te pīnīte, kuru mēs pēc tam noārdīsim. Nu, lūk, šeit es esmu uzcēlis jau visus valdziņus. Izvelku adatiņas. Un tagad skatāmies, kur bija šī te garākā pīnīte. Un es viņu vienkārši attārdu. Un šeit uz adatiņas paliek atvērtie valdziņi. Nu tātad, kas mums te tagad ir, ja? Šie ten mums ir izadītie valdziņi, šie ten mums ir atvērtie valdziņi otrā pusītē. Mums tagad vajag šo ten darbiņu apgriezt uz kreiso pusi. Vienkārši, kur ir īsākā adatiņa, izveram cauri un esam apgriezuši uz kreiso pusi. Tā sakārtojam, šo diegu mums vajadzēs šajā pusītē. Lūk. Visa tā darbība būtu vienkāršāka, nedaudz šo ten tiedziņu tā kā, nu, aptuveni pusītē izvelkam uz āru šīs te trosītes. Tā uzmanīgi skatāmies, nepazaudējam šo. Un te arī var uzlikt pagaidām stopperīšus. Tātad, ko mums tagad vajag? Mums vajag uzlikt gumiju. Protams, vislabāk ir izvēlēties gumiju, kas ir līdzīgā krāsā. Tā kā manas gumijas vēl nav atnākušas, man ir tikai palikušas melnās gumijas, tad es šoreiz jums rādīšu ar šo pašu gumiju, kas nu man ir. Un uzliksim gumiju. Tātad, paņemam vienkārši šo te gumiju šajā te maliņā un uzveram viņu pa vidiņu. Lūk.
Šādi te pa vidu mums ir gumija. Tagad diedziņš mums ir šeit, ar kuru mēs sašūsim. Viņš paliek šajā aizmugurē, ja? Un mums ir jāsaliek kopā šīs te nadatiņas. Šeit es uzlieku stoperīti, lai man nenokrīt. Lūk. Šādi te, redz, jau var redzēt, kas jau mums te sanāks. Un tagad šos te valdziņus mēs sašūsim valdziņš valdziņā tehnikā. Var šos valdziņus sašūt arī, principā, kā vien tu vēlies, var sašūt ar tambora adatiņu, iztamborēt cauri, un tad te būs tāda pīnīte. Es tā kā gribu šo te neredzamo šuvi, un līdz ar to es jums parādīšu, kā sašūt valdziņus valdziņš valdziņā tehnikā. Pašā sākumā būs diezgan grūti, tāpēc, kad mums ir ļoti garš diegs, un šeit vajadzēs zinām pacietību. Bet tas gala rezultāts ir tieši tāds, kāds man vislabāk patīk. Tātad šīs te divas augšējās adatiņas, diedziņš mums nāk šeit no aizmugures. Šeit tas pirmais valdziņš ir tā kā nedaudz izstiepies, bet to mēs pēc tam sašūsim tā kā vajag pašās beigās. Kas ir svarīgi valdziņš valdziņā tehnikā, lai visi valdziņi ar šo te priekšējo sieniņu stāv priekšā, ja? Tāpēc mēs arī šeit no otras pusītes, lūk, var redzēt priekšējā sieniņu priekšā. Tāpēc arī tad, kad uzņēmām šo te maliņu, es teicu, jā, svarīgi, kad uzņemt ir aiz priekšējās sieniņas. Tātad, pirmos divus valdziņus mēs sašūsim sekojoši, teiksim, nedaudz savādāk kā parastos, ja? Tātad, mēs sākam ar to, kad iedveram adatiņu pirmajā valdziņā, kas ir uz šīs priekšējās adatas, tā kā būs priekšējā adata un aizmugurējā adata, ja? Ievaram, tā teikt, iešujam vai ieduram adatiņu taisni, ja? No labās uz kreiso pusīti un izvelkam diedziņu un valdziņš uz adatas paliek. Lūk, otrajā pusē, tā kā aizmugurītē, šo te adatiņu paņemam starp šīm adatām un iešujam valdziņā no kreisās uz labo pusī, tā kā griesti, ja? Un izvelkam. Valdziņš paliek uz adatas. Tātad šādi mēs nostiprinājām pirmos divus valdziņus. Tālāk darbība būs sekojoša. Ieduram adatiņu pirmajā šajā valdziņā uz priekšējās adatas, tā kā griesti no kreisās uz labo pusi, un šo valdziņu noceļam no adatas. Un uzreiz šo pašu lāpām adatiņu ieduram nākošajā valdziņā no labās uz kreiso pusi, teiksim tā taisni, ja? Un izvelkam pavadienu. Nedaudz pievelkam, bet ne ļoti stingri, ja? Nākošā darbība ir ar šiem diviem valdziņiem, kas ir uz aizmugurējās adatas. Pirmajā valdziņā ieduram adatiņu taisni no labās uz kreiso pusi un valdziņu noceļam no adatas. Lūk šādi. Un uzreiz ieduram adatiņu otrajā valdziņā griesti, ja? No kreisās uz labo pusīti. Lūk. Šādi, ja? Viņš tā kā sanāk pagriezt to adatiņu. Un izveram. Šis valdziņš paliek uz adatas. Un izveram diedziņu. Un nedaudz pievelkam. Mums te nedaudz traucē galiņš. Un tā sašujam visus valdziņus, ja? Tātad priekšējā ir griesti, noceļam un iešujam taisni un izvelkam diedziņu. Aizmugurītē taisni noceļam un griesti un izvelkam diedziņu. Ja? Un tā turpinam griesti,
un taisni. Sanāks tā kā tāds skaitām pantiņš. Taisni un griesti. Tā, lūk, šeit skatāmies uzmanīgi, jo ir garš pavadiens. Viņš var uztaisīt arī mezgliņus. Un ja šeit būs mezgls, tad neizies cauri diedziņš valdziņiem. Tā kā šo darbiņu darām lēnām, skatāmies, lai neviens netraucē. Nu tā tad, jā, vēlreiz griesti noceļam, ieduram taisni. Taisni. Un griesti un izvelkam. Ja, šeit, lūk, mums sanāk, ja, kad ir tā kā veidojas šī sašums, it kā mums būtu šeit viens valdziņš, ja. Nu, un tā sašujam visus valdziņus līdz rindas galam pa apli. Tā, un šeit ir pēdējie valdziņi, ja, ko mēs sašujam. Un paliek šie divi valdziņi, noceļam un ieduram šeit. Un izvelkam. Tagad skatāmies. Lūk, šeit pēc tam viņš vēl izmazgāsies, ja, tad, kad izmazgāsies, arī vispār neredzēs šo šuvuma vietiņu. Tātad, kas mums te notiek? Šeit ir tā kā izveidojies caurumiņš loģiski, no šīs te, un mēs viņu apstrādāsim sekojoši. Šos divus diedziņus sasienam, uztaisam vienu mezgliņu, lūk, viņš ir kopā, un vēl vienu mezgliņu pievelkam. Šeit izveidojas tā kā tāds lielāks valdziņš, un tad mēs viņu vienkārši imitēsim, tā kā iešūsim vēl vienu valdziņu. Ievelkam adutiņu šajās te valdziņa maliņās un ieduram šeit lejā, kur ir šis pavadiens. Lūk. Un esam aizšuvuši valdziņu. Un šos galiņus vēlreiz varam sasiet. Iztaisam vienu mezgliņu. Un pēdējo mezgliņu uztais, teiksim, dubulto mezgliņu, tā kā divreiz apkārt. Lūk. Un pievelk. Un šo diedziņu vienkārši iešujam kaut kur iekšā. Un otru pavadiena galiņu arī. Nu, lūk, un mūsu gumiņi ir gatava. Un īstenībā viņi ir diezgan cieši, nemaz neredzēs, ka tur ir tā melnā gumija, un kad vēl izmazgāsies, būs pavisam, ja? Un lūk, viņi izskatās šādi. Ja viņi gribās vēl krančīgāku, ja, tad var vēl vairāk valdziņu sadīt, tā kā mums te bija 74. Nu, var, piemēram, ņemt vēl 10 mierīgi klāt, ja, 84. Nu, ko, izmazgājam. Lūk, šādi viņi staipās visām pusītēm, nav nekādu lieku vīļu, grozi, kur gribi, kā gribi, un nav šeit nevienas vīles, kas man ļoti arī patīk.